Reiz senos laikos Dievs cilvēkiem uzdāvināja dāvanu, pašu lielāko, brīnišķīgāko un nepieciešamāko. Un kopš tā brīža viņi sāka svinēt šo notikumu kā viskaistākos svētkus, sanākot kopā ap sveču gaismā mirdzošu egli, klātiem galdiem ar dziesmām un savstarpēju apdāvināšanos. Tikai tā nu tas laikam ritot notika, ka daudz no svētku dalībniekiem kaut kā piemirsa, ko tad īsti svin un kam par godu. Jā, klāt jau 4. adventa svētdiena, vēl pavisam nedaudz un svinēsim Ziemassvētkus. Rīga arī lūk atbilstoši savam maciņam ietērpusies svētku rotā. Šur tur, tirdzniecības centra tūmā, vientuļ klīst pa kādam salavecim, aicinot garām gājējus uz lielo izpārdošanu. Bet Vecrīgas pašā sirdī atkal omulīgi ir iekārtojies Ziemassvētku tirdziņš, kur iespējams nobaudīt pa kādam našķim, iegādāties suvenīrus vai arī ņemt dalību īsti pagāniskās izpriecēs. Nu jā, bet kā tad ar to dāvanu, kas reiz mums visiem tika pasniegta, un kuru pieminot ik gadu svinam svētkus, neraugoties ne uz kādām globālām vai vietēju mērogu krīzēm. Par to domājot, tepat Vecrīgas sirdī tiekamies ar kādu cilvēku, kurš šajā Ziemassvētku laikā šad un tad mēdz atnākt līdz Tomu laukumam, lai vienkārši pavērotu dzīvi, cilvēkus, emocijas. Tik, cik cilvēkiem mēs apveicājamies, bez kā tad Ziemassvētku, teiksim, nevarētu būt, bez kā nevarētu būt, bez eglītes nevar būt, bez svecītēm nevar būt, mūsu apstākļos bez pīrāgiem nevar būt. Bez kāpostiem. Bez kāpostiem un desiņām varbūt nevar būt, vēl bez kaut kādiem, bez salaveča. Un tā, bet faktiski to atbildi dabūt, bez kā tad īsti nevar būt. Tas atgādina gandrīz vai to Buratino piedzīvojums, kur 300-gadīgā bruņu rupuču mamma Tortilla nevar atcerēties. Kā tās atslēdziņi ir? Atslēdziņi viņai ir, bet no kurienes viņi ir? Viņa ir aizmirsusi, jā. Bet ap kaut ko tam taču jārisinās ir. Ir taču kāds jubilārs. Kā jau es teicu, kā mēs to skatāmies, bet kā kristieši, tad laikam es te arī vienā sprediķī šķiet pagājušās svētdienas uzsvēru un pasvītroju tieši šo aspektu, ka vispirms gribētu runāt par Kristus dzimšanas svētkiem un tikai pēc tam par Ziemassvētkiem. Tā, kad, otrajā vietā ir Ziemassvētki, pirmajā ir šis te vispasaules un visa universa notikums, un proti Dievs kļūst cilvēks. Viņš nāk mūsu vidū, viņš kļūst pieejams, viņš kļūst redzams, viņš kļūst sataustāms, viņš kļūst piedzīvojams. Kā tu pats to atklāji? Ka tiešām Dievs kļūst cilvēks un ienāk pasaulē kā mazs neaizsargāts bērns. Tas tev tā no bērnības nāk? Nē, es to piedzīvoju, kad biju jau diezgan pāraudzis tādā nozīmē savā vecumā un biju jau pieaudzis. Un tad laikam arī uz to brīdi nobriedis, acīm redzot, tai atklāsmai, kādu Dievs ir katram no mums cilvēkiem sagatavojis. Neatkarīgi no tā, vai mēs iepazīstam Dievu, Jēzu Kristu personā, pateicoties mūsu vecākiem, mūsu ģimenes tradīcijām, varbūt jau agrā bērnībā, vai arī jau pieaugušā vecumā, neatkarīgi ne no kā. Dievs ir sagatavojis katram no mums atklās. Un tas ir viņš. Un tajā brīdī, kad mēs esam tam gatavi, es domāju, tad arī vienkārši ir tā, ka Dievs pieklauvē. Jēzus pieklauvē pie tavām sirds durvīm un saka, sveicināts, es esmu atnācis tevis dēļ. Manā dzīvē tas notika jau nobriedušā vecumā. Jā. Un tevi tas tā uzrunāja, ka tu kļuvi priesteris, ka tu faktiski no daudz kā dzīvē atteicies, lai kalpotu Dievam un cilvēkiem tā? Ne pārprotami. Un tas noteikti ir, es gribētu teikt, liels noslēpums. Dievs tā gribēja, un laikam viņš gribēja savus arī dzīves laikā vienmēr vairāk un vairāk šo noslēpumu atklāt. Jo kāpēc tieši es to nezinu pateikt. Un es domāju, ka
kaut ko īpašu Dievs ir sagatavojis ikvienam cilvēkam. Priesteris Juris nav nekas vairāk tādā nozīmē, kā Žanna, kas man intervē, vai kāds cits cilvēks, kas man paiet garām. Katram cilvēkam Dieva plānā ir vienreizēja nozīme, un es domāju, ka mēs esam aicināti to atklāt vienkārši. Un, es varu pateikt tikai vienu, kad es to gribēju tikai pēc tam, kad sapratu, ka Dievs to grib no maniem. Bet kā lai atklāja? Kā lai saprot, ka Dieva dāvana ir katram cilvēkam? Ielūkojoties adventu laiku pāvesta Benedikta 16. katehēzē, tur atrodam šādus vārdus. Ziemassvētki slēp sevī kādu apbrīnojumu spēku. Tie tuvina visatšķirīgāko uzskatu cilvēkus. Dievs uzrunā sirdi, klusi aicina brīvi un pazemīgi pieņemt viņu mīlestību. Betlēmas bērns atklāja mūsu šīs zemes dzīves dziļāko jēgu un vada mūs uz mīlestību, kas ir šīs dzīves piepildījums. Vislabāk, protams, šo noslēpumu mēs spējam atklāt ģimenē, baznīcā, draudzē. Tādēļ arī vispirms dodamies uz vienu no vecrīgā esošajiem dievnamiem Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu, kuras prāvests ir priesteris Juris Škapars. Velti ilgus gadus kalpo arī bīskaps Jānis Cakuls un priesteris Jānis Butkāns. Mēs piedalāmies svētdienas vakar svētajā misē, kur ir iemīļojuši jaunieši un ģimenes. Atbilstoši adventam, tas ir klusajam, gaidīšanas laikam, baznīcā ir arī klusināta noskaņa un apgaismojumu rada vienīgi sadegtās sveces. Ilz, tu šodien dziedāji tādus skaistus vārdus. Visu, ko es vēlos, ir pielūgt tevi. Tas tā no sirds? Protams, un reizē arī, vienmēr jau dziesmām arī tie vārdi un tāpat arī lūkšana vārdi ir tie, kas nāk no sirds, un reizē arī ir periodi, kuros viņi varbūt ne tieši nāk no sirds, mēs drīzāk viņiem cenšamies tikt līdzi. Bībelē ir tik daudz, priecājieties, jā. Tas dažkārt var vienkārši satrakot citus cilvēkus, kas to nav piedzīvojuši, šo iekšējo prieku. Viņiem liekas, ko te priecāties, jā? Tūlīt tās būs 1000 bez darba un vēl kaut kas, un jūs tagad ar savu prieku. Bet par kādu prieku ir runa? Man šķiet, ka tieši par to prieku, ka Dievs ir kļuvis cilvēks. Tur man šķiet arī, ka Dievam mēs katrs esam tik svarīgi, ka viņš ir gatavs uz jebko. Un man šķiet, ka vienkārši tās ir tādas tik pamata ticības patiesības, bet ja mēs kaut kur sevī vairāk tās pamata patiesības atgādinātu, es domāju, mēs būtu priecīgāki. Man ir prieks, es šodien tupēju uz ceļiem, es biju laimīgs par to, ka es varu šeit būt un ka viņš mani pieņem, ka viņš nāk pie maniem, lai arī kāds es būtu. Un tas man tas ir daudz, kas un šajā ikdienā man tas palīdz, jo es zinu, pie kā atnākt. Un man ir žēl, diemžēl, ir žēl tos cilvēkus, kuri šo izdevību lēš garām. Jo, lai arī cik grūti būtu, man arī nav tas vieglākais gan darbs, gan varbūt ikdiena, ja, bet man ir pie kā nākt. Man ir pie kā nākt, un es par to esmu laimīgs. Un tieši tā, tur daudz nevajag. Ielaist tikai Jēzu, pateikt, nāc manī. Un viņš nāks. Jūs visu laiku runājat arī par to laiku, ka laiks ir saspiests, vajag visu, ko darīt. Tomēr jūs esat atraduši laiku. Aizbraukt, pie tiem pašiem vecajiem cilvēkiem, tie, kas varbūt vairs netiek uz baznīcu. Kā radās? Tā jums tradīcija tagad ir Ziemassvētkos viņus apsveikt, apmeklēt. Kādus jau pāris gadus laikam. Tā izveidojas lēnām, mēs augam kā draudze, tā mums veidojas kā tradīcija. Tas ir 3. gadu jau. Cik cilvēks apmēram jūs varat tā apmeklēt? Kaut 70 nebija runa. Mēs apzinām visus iespējamos. Mēs vienkārši izveidojam, tā sarakstu un neatkarīgi, cik viņš ir liels. Ejam. Cik mums ir, tik pie tik arī ejam.
Nu, kā jūs redzat, ko tie cilvēkiem tas nozīmē? Ka jūs atnākat ar to dāvaniņu, bet acīm redzot arī tas, ka no draudzes, jā, ka jaunieši atnākuši. Ko tas nozīmē tiem cilvēkiem? Ļoti daudz ko. Tas viņiem ir, viņiem svētki atnāk pie viņiem ciemos. Viņš vairs nav vientuļš. Viņš nejūtās viens, un es domāju, ka veciem cilvēkiem tas ir ceļš. Un no otras puses ir arī tā otra puse, ka arī mēs, kas aizejam pie viņiem, mēs saņemam tikpat daudz vai vēl vairāk. Tu tāds palīdzētājs pie viņa, un, protams, kaut ko tu viņam atnes, to pašu dāvaniņu un to savu laiku un tā, bet tu pirmkārt iegūsti to došanas prieku, un otrkārt tu vēl no viņa pamācies, kāds viņš ir, tiešām ar to savu dzīves bagāžu un pieredzi. Labdien, slavēts Jēzus Kristus! Slavēts Kristus! Te mēs no Magdalēnas draudzes jūs traucējām. Nu, paldies! Un atvainojiet, lūdzu, ka mēs esam drusciņi lielākā sastāvā, nekā es teicu, jo te var mūsu draudze arī taisa raidījumu vertikāli. Es samaitāšu jums bildi. Nē, tas būs pats skaistākais, kas vēl būs. Jūs iepriecināsiet un arī, bet tas tiešām tas nav galīgi svarīgākais. Jūs no draudzes kaut kādi našķi un šeit jums ir īpaši arī sveiciens. Te ir sveiciens arī no mūsu priesteriem, no prāvesta Jūra, no tēva Jāņa, no bīskapiņa Jāņa, ja? Arī oblāti, tad varat Ziemassvētku vakarā, tad arī to oblāti. Paldies, jūs piesēžaties. Kādreiz, ka es varēju, es gāju uz baznīcu katru svētdienu. Nu, jā. Un tur lejā biju pie tiem dziedātājiem, kur tā Mārīte un tā, un es dziedāju. Un man ļoti patīk tos dziedāt, es varētu, tikai aiziet es nevaru. Varena, jā. Nu, neteiksim, ka varena, nu... Ļoti skanīga vārds. Cik jums ir gadu? Daudz. Kas tas pa jautājumu dāvām? Jā, Bet es jau neesmu nekāds kungs. Es tāds puišelis, kuram... Tas nekāds, mēs viņam iemācīsim pareizi, jo vecam nevar prasīt. 4. Bet tā jūs visu mūžu pie baznīcas, jā? Jā. Esat visu mūžu. Nu, tā. Arī tos padomju gadus, tos briesmīgus? Arī padomju gadus. Es atbraucu uz Rīgu padomju gados. Un tad meklēju baznīcu. Pašu pirmo. Un es atradu Magdalēnas baznīcu. Un toreiz Cakuls bija vēl tāds jauns. Nu, es arī tad biju jauna. Un kopš tā laika es vienmēr uz šito Magdalēnas baznīcu. Nu, kā jums paiet diena? Tīri labi, rekomenadīglis ir. Otrā pusītē, jā. Jā. Un es palasu avīzes un tāpat padomāju. Ātarus paskaitu. Nu, tā. Par ko jūs lūdzaties visvairāk, nu? Ātarus paskaitāt? Par visu, par bērnu, par viņa ģimeni. Pat par sevi, lai Dievs pieņem. Nu, lai visiem būtu labi. Paņemsim to dziesmu pareizi. Paņem. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Ak nāc, Emanuel, lai prieks ir atkal Izraels, kas svešniecības gūstasmo, līdz Dieva dēls to atbrīvos. Prieks tev, ak Izrael, pie tevis nāk Emanuels. Ak nāc tu tautu cerībā. Uz mirkli vēl atgriežamies Svētās Marijas Magdalēnas draudzē, kur satiekam Jāzepu un Aidu Dzirkaļus. Vertikāli jau ir viesojusies viņa siltajās un viesmīlīgajās mājās. Toreiz daži no viņu 8 bērniem izskatījās lūk tā. Mums stāsta sagatavošana vienreiz skolotājs stāstīja. Ko tad viņi stāstīja? Nu, kad Marijai piedzima tas bērns, un viņi pārvācās uz kūti tā kā, jā, jo nebija citur vietas, ja, un tad viņi pārvācās uz kūti. Ir pagājuši 4 gadi, šie bērni ir krietni paaugušies, bet ģimenei ir atnākusi vēl viena meitiņa, Sabīna Anna.
Viesistabā ir pulcējusies lielākā daļa ģimenes, un mēs runājam par Ziemassvētkiem, par lielo mīlestības un dzīvības noslēpumu, par vēlmu līdzināties Marijai, sakot Dievam visā bezieru un jā. Taču liels ir mūsu izbrīns, kad uzzinām, ka šī ģimene ir atvērta arī auģu bērniem. Jūs ņemsiet? Jā, mēs tā kā visi nolēmām, man tas bija iekšēji jau ļoti, ļoti sen, es to gatavojos. Un, kādu bērnu ņemsim, jā. Vienkārši es jūtu, ka es varu vēl darīt. Kas visu, man liekas, man gribas vairāk kaut ko darīt. Labu darīt. Tiešām, jūs ņemsiet vēl auģu bērniem? Jā, kādam bērnam palīdzēsim. Jo man liekas, ka mums pašiem visiem tā forši kopā ir. Un gribas, lai vēl kādam būtu tā labi. Nē, es varu taču. Meitenes lielas arī palīdz kaut ko, vai ne? Un jūs tā arī visi tā esat mieru, jā, ka ienāk viens? Jā? Bet tad, es nezinu, tad jūsos ir tik daudz mīlestības, ka jums pietiek visiem savējiem un vēl arī no malas. Tieši tāpēc, liekas, ka jo mums vairāk, jo mēs, ka tā mīlestība lielāka kļūst, jo vairāk bērni, jo liekas tā sirds plašāka kļūst, un tāpēc viņi ir tik plaši jau, ka tur vēl pietiek vietas kādam pilnīgi mierīgi. Būs labi. Bieži vien tomēr saka arī tā, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kad cilvēkam ir jāizdomājas par ģimenes vērtību. Par to, ka ģimene tā ir vērtība, jo faktiski mūsu laikā jau cilvēki viņi tā vairāk mēģina paši sev un nemitīgi no kaut kā baidās. Katrs bērns tā ir zinām atteikšanās, jā? Man tā liekas, ka ja tad pieņem to visu, ko Dievs dod, tā skaitā arī šie mazie eņģelīši, kas pēc tam izaug lielāki, ne tā kā plauktiņā nopērk, un viņš stāv maziņš, tad nāk viss pārējais klāt, un es pat nevarētu iedomāties, ja būtu kā 2 vai 3, kas jau tagad ir ļoti lieli izauguši, bet šī te mūsu tā kopībā pavadītie brīži ir tas, kas stiprina un palīdz. Protams, ka saistībā arī ne jau tīri tās cilvēciskās varbūt saites tikai tīri, ja būtu atmests, teiksim, nedomātu par Dievu, par viņa palīdzību un klātbūtni. Tas viss kopā, kad savijās, tad ir tas, kas cilvēkam vajadzīgs, vairāk neko nevajag. Vienkārši paļaujies uz Dievu un saki, būs tā, kā tu gribēsi. Būs, ja tu man dod to bērnu, tad es viņu ņemu, un ja tu kaut ko citu gribēsi priekš manis, tad es noteikti to jutīšu un manīšu. Un tad būs arī kaut kas cits. Tas tā grūti ir izstāstāms, bet es to vairāk tā izjūtu, nekā tad vārdos pateikt. Bet faktiski tā ir, ka visu laiku ir jāpasaka tas jā Dievam, vai ne? Ir labi, ka ir liela ģimene? Jā, tas ir labi, jo nekad nebūs garlaicīgi. Tas ir tā, pirmkārt. Dažreiz gribās pastrīdēties, un tad ir ar ko pastrīdēties, pakauties bišķīt. Tas vispār ļoti forši. Es kaut kad nesen stāstīju par savu dzīvi klasē, un es pateicu, ka man ir, ka mēs esam 9 bērni, un visiem acis lielas, visi wow, un tas bija tā. Bet tā atzinīgi, jā? Īstenībā, jā. Vienkārši prieks arī. Man likās, ka viņi ir pārsteigti un priecīgi par to, ka ir tādas ģimenes, un ka tā arī vajadzētu. Tiešām, jā? Jā. Tā kā tomēr tas modelis, ka visi tā, ka vienkārši sanāk kopā, padzīvo, pašķirās, tas tomēr nav tāds, ko gribētu, jā? Jā, es domāju, ka noteikti negribētu, ka tur ir vecāki tā. Protams, ka visi gribētu laimīgi, priecīgi ģimeni. Jāzep, tev visu laiku ir tā atbildība. Par visiem gādāt. Visiem nodrošināt sportu. Turklāt bērni gāja maksas skolās. Gribu pateikt, tas, ja tā skatās no malas un tā varbūt attiec sāņus, tad atbildība varbūt jā, bet tad, kad esi šeit iekšā, nav laika domāt par to atbildību kā tādu, tādā lielā izteiksmē. Dari, kas ir tavos spēkos, ko es jūtu, kas ir manos spēkos, un arī kaut kā arī sakārtojās. Es izmantoju tādu iespēju, kā katru rītu eju uz svēto misiju. Un tā ir man nepieciešamība, vienkārši tāda nepieciešamība, un tur es
iegūstu spēku, tur es atjaunojos garīgi un arī fiziski. Jo tiešām ir arī daudz visādu kļūdu, problēmu un arī grēku, kur tu vari no tā visa tā atbrīvoties, nomazgāties, tiešām burtiskā nozīmē, un tad tevī ieplūst tāds spēks, ka tu vari arī tik galā ar visām tām pārējām lietām, kad liekas, kad viss apkārt brūk. Nu tā. Jūs tā, lai atklāja cilvēki, ka Dievs ir dzīvs, ka tas nav vienkārši rituāls, ka tas nav aiziet tikai tā. Šad un tad uz baznīcu, Ziemassvētkos. Pēdējā laikā ir tā ar manīm, kad es aizēju uz baznīcu, es misi nevis vienkārši tur esmu, bet es viņu izdzīvoju, burtiskā un tādā visīstākajā nozīmē. Es viņu izdzīvoju. Tas ir kas cits nekā. Un arī ar manīm tā paša bija, es to tikai kādu pusgadu atpakaļ. Tas nozīmē, kad man bija vajadzīgi gan 40 gadi, lai nonāktu līdz sim. Un Dievs laikam katru cilvēku aicina pēc viņa spējām vai dotībām, un es tāds lēns laikam esmu bijis, kad tik ilgs laiks, lai saprastu to, kad tur tabernākulā ir dzīvs Jēzus ir. To tu esi atklājis. Dievs tev uzdāvināja. Bet kā lai bērniem to tālāk nodot, to mīlestību, to, ko tu esi pats piedzīvojis? Es to tā domāju, ka tiešām to tā kā ar mazam bērnam uztais putriņu un karotīti iedot mutē, viņš ir paēdis, jo to var izdarīt, bet šīs te lietas ir tik apbrīnojamas un nevisai arī izskaidrojamas, jo tas ir tik individuāli katram cilvēkam. Ko mēs vairs varam darīt? Aicināt iet uz baznīcu bērnus, tā kā es arī atceros, kad mana mamma tagad mani zināmā mērā spieda fiziski un iet uz baznīcu, kaut man likās, ka priekš kam tas tā. Un vēl augsts kā laukos ir, vajadzēja tur kāds vairākus kilometrus braukt ar zirgu, liels augstums, un baznīca arī ļoti augsta, nav apkurināma. Bet skatoties atpakaļ tagad pēc tiem 40 gadiem, vismaz priekš manis tas varbūt citiem liktos, ka nav pareizi, bet es varētu 100% no savu viedokļu pateikt, ka tas ir pareizi. Dzīvē tas ir ļoti noderīgi pēc tam. Nāk tas, kad cilvēks varbūt nesaprot uzreiz to, bet tā jau tas laikam iekārtots, kad viņš atina atpakaļ un atskatās. Pats galvenais, kā tu uzdevi to jautājumu, kā atrast Dievu, tur laikam vajadzīga nedaudz vēlēšanās. Nedaudz, tikai nedaudz. Tad viss pārējais. No paša puses? Jā, no paša puses. Un neatstumt, varbūt nepateikt, vai nepateikt, kad es varu iztikt bez tā, vai es esmu gudrāks, vai kā. Tur varbūt slēpjās tas cilvēka tāds lepnums, jo ja cilvēks atstumtu no sevis to lepnumu, paša cilvēka. Arī tad viss pārējais tuvinās, tad Dievs tuvinās. Jā. Var piedzīvot Ziemassvētkos šo mīlestību? Dievs ienāk kā mazs bērns pasaulē. Vai ir iespējams piedzīvot to mīlestību un viņu tālāk iedot? Grūtākais laikam jau tālāk iedot, bet piedzīvot var kāda gudrība, kādā veidā Dievs nāca pie mums, kad lai iespēja vismazākajam, varbūt vienkāršākajos apstākļos dzīvojošajam, pat, varētu teikt, kaut kādam atstumtajam cilvēkam, kuram varbūt pat nav kur dzīvot, kad viņš varētu nekautrēties, neuztraukties par to un nāk pie bērna Jēzus, kurš dzima, visneiedomājamāk vienkāršākajos apstākļos. Ja viņš tā pieļaujam būt dzimis kādā bagātīgā tur mājā vai greznā gultā, vai ko tad būtu domāt vien cilvēciņam, kas ir ļoti maziņš, viņam pat liktos, ka nav nekādu izredžu priekš viņa, ne garīgu, ne fizisku, ne kaut kādu, bet paskatoties uz to, kad Dievs dzima kūtī,
kur bija caurvējuši, kur bija augsti, kur bija ar kūts darīšanām visas pārējās lietas. Ja? Un Dievs, kam piedara viss, nāca pasaulē tādā veidā priekš mums cilvēkiem visvienkāršākai. Un tur jau slēpjas tā mīlestība, kā viņš sevi pazemināja. Lai arī tie visvienkāršākie cilvēki nebaidītos tur, lai nāktu, jo viņš ir pati vienkāršība. Cilvēks sarežģīja savu dzīvi.